Bet viņam saka paldies. Jā. Tāds ir smadēļ. Labrīt! Šodien karpas un šodien metodfīders no nulles tiem, kuri ir tikko sākuši vai domā, ka tam vajadzētu pievērsties. Nav jau tur ko daudz teikt par to metodi. Ir baigi forši. Liels skaistas zivis, patīkama cīņa un lielisks azarts. Laižam šo skaistu atpakaļ. Pirmā izvilktā līdz krastam. Nē, otrā. Pirmā bija šitāda, aizgāja šitādas. Un tagad mēs turpināsim ķert. Īsumā, ko es jums šodien šajā īsajā rīta sesijā izstāstīšu, parādīsim, cik vienkārši patiesībā var būt metodfīders un kad nav jāiegulda ļoti liela līdzekļi, lai sekmīgi un vienkārši ķertu. Bet par to skatāmies tālāk. Īsnībā lieliska vieta, kur atbraukt kopā ar ģimeni. Kāpēc? Tāpēc, ka tepat ir galdiņš, tepatās var nolikt mašīnu. Dīķis ir maziņš, starp citu esam bergdīķos. Vienā no bergdīķiem. Šajā vietā pirmo reizi. Un visu laiku iepriekš esmu copējis sporta dīķī, kur noķer un atlaidi. Šeit, atbraucot, pirmais gribās ar pludiņu pasēdēt. Kāpēc? Visur ir zāles, visur ir smuki aizaudzis un arī zivs ir diezgan daudz. Runājot par kātiem, principā, ja tev ir visvienkāršākais fīderis ar spoli, šāds te pats, jā, nekas vairāk tev nav vajadzīgs. Testā līdz 100 grami
Var pat nebūt tik daudz, bet pilnīgi absolūti pietiek. Ar klasiskajiem feederiem pilda funkcija tieši tāpatās. Un viss pārējais ir mega vienkārši. Tātad monofīlā aukla. Jā, man šī gan ir kaut kāda 0,22. Protams, varbūt priekš karpa copas bišķīt pa plānu. Optimāli būtu kaut kāds 0,25, 0,28, bet mēs esam mazā dīķī, kur ir mazākas zivis, vieglāks tālāks metiens, viss vienkārši. Ir barotava. Tīri teorētiski vari ķert arī ar parasto groziņu barotavu, bet viss tas joks ir tamī, kad ir parastais, principā 10 cm pavada āķītis ar adatiņu saucamā, ar skrūvīti. Liekam virsū barību, uzliekam attiecīgi izvēlēto ēsmu, vai tas ir pop-ups, vapters vai boiliņi, un metam iekšā. Idejiski par spolēm 4000, 5000, 6000 spola. Pilnīgi pietiek. Ja mēs skatāmies salīdzinām ar karpu klasisko copi, kur spolas ir 10, 12, 14 un lielāki 1000 spolas. Tās ir spolas vairāk tāliem metieniem. Ja mēs ķeram ar metodi, tik tālu metieni nav vajadzīgi. Optimāli, atkarīgs no dīķa, izvēlētās vietas, kur tu esi, bet pēc pieredzes un prakses vairāk par 100 metriem īsti nekur neesmu metis. Tāpēc 6000, 5000 pilnīgi pietiek. Mazliet par pašām barotavām. Klasiskās ir ovālās. Izskatās viņi tādi te. Liekam iekšā barību, uzspiežam ar pirkstu, ieliekam barotavu. Olā, gatavs. Klāt ir pavadiņi. Mazliet vēlāk parādīsim to, kā mēs sagatavojam visu priekš zivtiņām. Un viss ir vienkārši. Ir šāda te tipa barotavs. Tad, attiecīgi, protams, ir lielāka, ar kuru var apjomīgāk pabarot zivi. Tas ir tajās reizēs, kad tā zivtiņa grib ēst. Pievērst uzmanību uz dīķi, uz kurien tu atbrauc. Jo, teiksim, citreiz, ja ir tāls metiens, un liekas, ka tu vajag likt barotavu, kas ir 80-90 grami, vajag aizdomāties par to, kāda ir grunts, jo, ja grunts būs mīkstā grunts, tad tev tā barotava iesēdīsies iekšā, un līdz ar to zivs tev būs apkārt, viņi tā kā nāks meklēt, bet viņi īsti tev neatradīs. Tāpēc var nebaidīties un ņemt mazākas barotavas, un kā aizmest tik tālu, ir viennozīmīgi tievāka aukla. Latvijas apstākļiem tāds optimālais variants ir 50-60 grami. Pietiekami universāla, lai makšķerētu, teiksim, tepatās Bergadīķī, lai aizbrauktu uz ūdensrozēm, vai tas pats paupidīķis Limbažos, vai vītoliņi Kurzemē. 50-60 grami. Citreiz, jā, kad ir lielāks pretvējš, vēl kaut kas, kāda apstākļa traucē, var ņemt tās lielākas, bet tie ir tie divi galvenie izmēri, ar kuriem es pats ikdienā arī cenšos darboties. Iepriekšējo pačakarējām, cerēsim, ka šito ne. Un kas mūs pievīla? Meistarība pievīla. Ņemam vienu no sonūbaits vafterīšiem. Spraužam virsū. Tā, lai viņš tik te smuki stāv. Ņemam formiņu, kurai jau ir pieaugušas kājas.
Un visi meg vienkārši ielika iekšā. Paņem pellets, uzber pa virsu. Gatavs. Gatavs darbam. Kā rosa. Maziņās uzbruk. Zeltens vai oranžs. Skaisti. Metiens mums sanāk ļoti īss. Otrs krasts. Metiena tehnika tāda pat kā ar fīderi. Tikai lielākais pluss ir tāds, ka, ja mēs iemetam zālē, mēs āķis neieķerās, jo āķis ir iekšā barotavā, un tas ir lielākais pluss. Uzņemam laiku, cik nākošajai zivī būs. Karūs vai karpa? Karpa? Karūs? Nu, es nezinu, es gribētu teikt. Reku, viņai ir ūsiņas divas. Un ko, copa ir tik intensīvi īstenībā, kad nav laika jums parādīt tādas, dažas nianses, ko pats esmu izbūrējis cauri. Pop-ups, wafters vai boila. Ko un kad izvēlēties? Jo veikalā tas klāsts un piedāvājums ir diezgan liels. Teiksim, ja mēs skatāmies pavisam vienkārši, paņemam pop-upu, iemetam viņu ūdenī, viņš uzpeld augšā. Tātad plus ķerot ar pop-upu ir, mēs varam ķert zaļainās, dūņainās vietās. Pop-ups parasti paceļās, teiksim, vairāk atkarīgs no tavas pavadas ir, bet vidēji no 1 līdz 3-4 cm viņš izceļās virs tavas barotavas. Nākošais dumbbells. Ja mēs viņu iemetīsim tagad spainī, viņš peldēs tieši tāpatās kā pop-ups. Bet tā starpība ir tāda, ka dumbbells ir tas, uz kurš paceļās nedaudz virs grunts, un līdz ar to karpai viņi ir vieglāk uzsūkt. Un tad jau ir mūsu pašas vienkāršākās boiliņas. Iemet iekšā boiliņu, viņi nekur nepaceļās, viņi ir uz grunts. Vislabākais ar viņu ir strādāt uz cietās grunts. Tieši tāpatās arī dumbbeli vairāk liekam uz cietās grunts. Vienmēr cope sāk ar barību, jo tad, kad karpa gribēs ēst, ar ko sākt? Nopietni? Cik mēs varam mēģināt, un vienmēr ir šitais, ka jālauž ir katls. Ar ko sākt, ar ko makšķerēt metodu fīderī? Es vienmēr sāku ar barību. Barību, jo
barība ātrāk un vieglāk sasauc zivi. Pellets arī vienmēr ir līdzi, bet pellets galvenokārt izmanto tikai tad, kad zivs ir aktivizējusies, copa kļūst intensīva, un tajā brīdī pārēj uz pelletēm, jo zivs grib ēst. Aspekti, kam pievērst uzmanību, ir barībām. Ir salds, ir zivīgs, ir ass un ir neitrāls. Man patīk izmantot zivīgo. Viss, kas ir ar zivīgo, jo uz zivju bāzes noķert zivi ir daudz vieglāk. Aso, teiksim, šis te. Šodien šajā dīķī mums viņš strādā, bet pēc teorijas ir tā, ka aso izmanto, kad laiks ir apmācies, lietains, kad zivī vajag izteiksmīgāku smaržu, garšu, jo ūdens jau tā ir duķens, dzenās iekšā jaunais ūdens, un lai to zivu pievilinātu, asais strādās labāk. Un tad, teiksim, saldais, kas man šajā gadījumā ir pellets, dar jebkuros laikapstākļos. Pats svarīgākais mums metodfīderu copē ir āķi, jo ļoti bieži nepareiza āķa izvēle ir nesekmīga cope. Ja, teiksim, ja esat pamanījuši ekalos, kad ir šāds te ar skrūvējumu, tad ir šāds te ar gumiju, un tad ir šāds te ar stoperiņu. Katram no viņiem ir savs mērķis un funkcija, ko viņi pildījām. Teiksim, es esmu tik tā kā redzējis cilvēki, kuri raksta sunūbaits pop-upi vafteri, ir pilnīgi galīgi garām. Nav liela, varam atstāt atpakaļ. Viņi galīgi neder, jo tāpēc, ka viņi ir nenormāli cieti. Arī es pirmo reizi nopērkot bandumus, šos te konkrēti, domāju, kā tas ir, es viņus nevaru uzdurt. Viss ir ļoti vienkārši. Lasam tas, kas ir virsū rakstīts. Banduma ir gumija. Jā, tātad tie te kopā ar šiem te āķiem perfekti. Lai viņus sekmīgi uzvilktu uz āķiem, ņemam talkā pincīti, atveram gumiju, ieliekam iekšā un izgatavs. Tieši tas pats ir ar stoperiņiem. Te mēs vairāk varam izmantot dažāda izmēra lielākas, mazākas boilas, lielās pelletes. Un šis te būs universālais gan boilām, gan vafteriem, gan pop-upiem, dambeļiem un visam pārējiem, kas būs tavā arsenālā. Un ko, visam reiz pienāk beigas, arī mūsu sesijai, labi konkrēti manai. Man ir jāskrien tālāk uz darbu, bet par pašu metodi viņi ir mega vienkārši, nav sarežģīti, barības vajag maz, ēsmas vajag maz. Un tas galvenais pluss ir, ka tev tā viena buļžiņa pietiek ļoti ilgam laikam. Skaidrs, ka mēs visu pastāstīt, izstāstīt un parādīt nepaspējām. Tās lietas, pa kurām un nianses, pa kurām vēl var runāt un daudz un dikti. Bet, ja tev radās jebkāda interese par metodi, pamēģināt, saprast, kā ar viņu darboties, ko darīt, kur darīt. Jo ar metodi tas pluss ir tāds, ka tu vari ķert lielākas zivis. Labi, mums šodien ķerās arī visādi izmēra karpas un karūsas, ja? Bet pamatā var ķert lielāku izmēra zivis, un līdz ar to tas process ir baudāmāks. Tāpēc, ja tev rodās jebkādi jautājumi, vai gribi kādu ieteikumu, vēl kaut ko droši, nekautrējies raksti, prasi, jā, komentē. Es vienmēr pats arī lasu komentārus. Tieši tāpatās reizēm uz viņiem arī atbildu. Un nesēžam mājās, braucam makšķerēt. Kaut vai tās ir šajā gadījumā 4 stundas no rīta, pirms darba. Pulkstens tagad ir 10, viss. Svētdienas rīts, brīnišķīgi. Nedēļas nogali ir noslēgta godam, vēl tikai jāpastrādā. Un tad jau nākošo nedēļu un nākošo reizi mēs iespējams jau varētu mēģināt kaut ko domāt par pludiņu.
Un starp citu vēl vien tādu maz niansīti, es noskaties līdz beigām. Šitie krekliņi ir riktīgi labi. Man viņš ir forši brīvs, bet kas mums bija šorīts? Mēs sēdējām ēnā un ir odi. Artūram koda odi, man nekoda odi, tāpēc es teikšu Norfīni, šis te krekliņš ir 100% oda atbaitītājs. Jo tad, kad uzliek visu, šitā un vēl šitā, neviens pats tā netiek klāt. Un plus vēl ir tāds, tagad, kad ir foršs silts laiks un saulītis spīd, ausis neapdeg, kuras parasti surkst un nav jāmeklē krējums. Tāpēc nesēd mājās, brauc makšķerēt, ejam uz veikalu, skatāmies, ko mums vajag un baudām to vasaru, jo 2 mēneši un vasara ir cauri. Tiekamies, čau!